Čau visiem! Tātad šajā video es pastāstīšu kaut ko par sevi un kas vispār būs šajā YouTube channelā. Tātad mani sauc Šarlote Lotte Amantova, man ir kaķis, viņu sauc Feja, man nav ne jausmas, cik viņai gadi, bet ko lai es varu padarīt? Maybe viņai 3, bet jā. Tātad, tālāk. Man nav brāļi un māsas. Es esmu priecīga par to, jo man ir pašai sava istaba. Bet, dažreiz man vientulīgi, bet tāpēc man ir draugi. Man šķiet 3 labākie draugi, ļoti tuvi. Tos viņus redzēsiet kaut kad šajā channelā, bet definitely ne šodien. Jā. Kas vēl? Jā. Es runāšu latviski, because man draugi teica, ka labāk ir latviski un tā. Of course, man šķiet amerikāņi šito neredzēs, bet, tas nekas, es varu izdzīvot. Galvenais, lai vismaz 100 cilvēku šito redz. Jā, bet es dažreiz izmantošu angļu vārdus, because, kur ir, jo es esmu jauniete un man šķiet visi jaunieši lielāko daļu izmanto savos teikumos angļu vārdus. Bet jā. Tātad man vēl patīk kaut kādas radošas lietas, kaut ko taisīt, kaut kādas rokas sprādzītes, brošas, vēl kaut kas, drēbes šūt. Man nav baigi šo mašīnu, because man māma saka, ka es nevaru izmantot. Bet, es labprāt šūtu, un es varu sev uzšūt drēbes, kas ir ļoti forši. Kas vēl? Grāmatas man patīk. Dažas es vispār nelasu, labprāt nelasītu, vispār nelasītu, bet ko lai dara, ir jālasa. Es palieku gudrāk no tā, to es gan esmu pamanījusi. Es tagad esmu 2 grāmatas, vēl lasu, diemžēl, jau gadu, bet viņas nav šitik biezas, viņas kaut kur šitik biezas, bet jā, viņas ir interesantas, bet tas ir atkarībā, kā man patīk. Vai man patīk grāmata vai nē. Ja man patīk, tad es definitely lasu. Ja nē, tad nē. Es pārāk daudz jau aizrunājos. Ok, tālāk. Es mīlu Lego. Ja jūs man uzdāvināsiet Lego, ak šausmas, jūs ar mani draugi uzreiz. Tā kā, bro, Lego, pats labākais. Kas vēl? Kas mans mīļākais dzīvnieks? Tas ir labs. Es teiktu aita. Jā. Vēl arī kaza. Mani visi, es sevi uzskatu par kalna kazu, because es visu laiku kaut kur lecu uz priekšu, uz atpakaļ un tā. Jā, so, kalna kaza. Vēl žurkas man patīk. Mani ir gultā, tas būs rumtūrā, 3. Jā, man ir 4 Ikea žurkas. Jā, es vēlos ļoti žurku, bet man mamma saka, ka man kaķis apēdīs un es par viņu nerūpēšos, bet What do you mean, es nerūpēšos? Protams, kad es rūpēšos, tā ir mana žurka. Jā, man patīk augi, bet problēma tāda, rekur mana palma, viņu nav jālej. Viņu apmēram 3 reizes mēnesī, jā, 1 reizi nedēļā kaut kur jāplēj, bet viņai ir izdzīvotāji. Tad man ir vēl viens augs tur, to es parādīšu rumtūrā. To viņu jāplēj 1 reizi nedēļā. Es viņu kaut kur 1 nedēļu neesmu lējusi. Aplēju 1 reizi, pārāk turu. Aplēju 1 reizi, un tad aizmirsu, un tad atkal aplēju. Bet viss labi, jūs man nesapratāt. Bet ok. Jā, es pateicu, ko es darīju šajā YouTube channelā. Man šeit nē. Ok, es pateikšu. So, šitas būs vairāk vlogi un tā, kas notiek manā dzīvē. Es vēl, iespējams, man tur ir klavieres. Pagaidiet, jūs neredzat. Klavieres nav īstas. What do you mean nav īstas? Nav oriģinālās. What the fuck? Sorry. Ok, so, jā. Man ir klavieres, es spēlēju viņas. Neesmu sen spēlējusi. Kaut ko es varu nospēlēt. So jā, es jums mācīšu klavieres, ja jūs vēlēsieties. Jūs arī nevarat komentēt uz maniem video, because man nav pietiekami daudz gadu.
So, jā, jūs varat apmēram izrēķināt, cik man gadi ir. Kas vēl? Ko es vēl varu mācīt? Man ir zīmēšana. Tā kā zīmēšana. Kurš saka zīmēšana? Gleznošana. Es tā kā gleznoju normāli. Kur ir viena glezna, ko es izdarīju. I'm very proud. Bet jā. Jā, es varēšu to jums iemācīt, ja jūs vēlēsieties. Es pat nezinu, kur jūs varat komentēt. Kur mans Instagrams. Tad ir mans TikToks. Jūs varat tur man piesakot. TikTokās arī nevaru tā kā sūtīt ziņas, jo man nav pietiekami daudz gadu. Es nezinu par Instagramu. Man šķiet, ja es jums piesakoju, tad jūs man varat uzrakstīt kaut ko, un es jums varu atrakstīt, bet jā. Kas vēl? Kas vēl? Es pat vairs nezinu. Šis ir apmēram viss par mani. Es esmu ļoti īsa. Es esmu 1,62 maybe. Kaut kur tā. Man visi draugi ir daudz garāki, kaut kur 1,70 bro, kurš manā vecumā ir tik garš? Es nesaprotu. Viņi vienmēr saka, kāpēc tu esi tik īsa? Kāpēc tu tik īsa? Jūs esat vienkārši gari. Un, ja es nebūtu īsa un es būtu garāka, tad viņi būtu ļoti īsi, vai ne? Tā kā es viņus padaru garākus. Sakat man paldies? Jā. Un es nemāku baigi teikt jokus. Es nemāku jokot. So, jā. Es vēl aizmirsu pateikt. Es eju baletā. Man ir vēl joprojām palikusi baleta copa. Es gribu izdarīt 360. Vai jūs redzēsiet? Es nezinu. Es šaubos, ka jūs redzējāt. Probably redzējāt, bet jā. Es eju baletā. Man ir jau pons. To es parādīšu citā dienā. Jā. Tas ir apmēram viss par mani, man šķiet. Es dzīvoju Rīgā, bet tā kā tagad pa brīvdienām es esmu citā vietā, nav tā kā lauki. Šī ir mana māja, ne mana māmas māja. Es dzīvoju Gaidas ciemā. For those who don't know, Ropažu novads, Zaķimuiža, Silakroks, apmēram tur apkārt, aiz Ulbrukas. Jūs man neatradīsiet, bet veiksmi. So, jā, tas ir apmēram viss. Paldies par uzmanību. Jā. Jā, paldies. Un veiksmi šajā nākamajā dienā, lai jums viss izdodas saulaina spoža diena, lai vienmēr jums acīs spīd. Tā!